Viens no šobrīd svarīgākajiem enerģijas resursiem uz mūsu planētas neapšaubām ir nafta. Tas ir derīgais izraktenis, kas ir degošs, eļļains šķidrums tumšā krāsā un kas sastāv no ogļūdeņražiem un citiem piemaisījumiem. Naftas iegulas atrodas dziļi zemē, un naftu iegūst veicot urbumus zemes virskārtā. Taču reizē nafta arī pati pa plaisām zemes garozā izlaužas līdz tās virskārtai. Nafta ir viena no galvenajām enerģijas izejvielām, un pasaules energobilancē tā ir pirmajā vietā. Pasaules naftas patēriņa apjomi ir visai neaptverami. Dienā tiek patērēti vairāk kā 13 miljārdi litru naftas, bet gadā sanāk gandrīz 5 kubikkilometri ar jēlnaftu. Sauszemes vai jūras urbumos iegūtā jēlnafta nonāk rūpnīcās, kur to attīra no piemaisījumiem un pārstrādā vairāk kā 300 dažādu veidu produktos, sākot ar degvielu un eļļām, līdz pat mākslīgām šķiedrām, gumijai un plastmasai. Taču nenoliedzami mums visiem zināmākais naftas izstrādājums, protams, ir degviela. Benzīns vai dīzeļdegviela, ko mēs lejam savās automašīnu bākās. Lai no naftas radītu mums nepieciešamos produktus, jēlnafta nonāk naftas pārstrādes rūpnīcā, kas ar dažādām metodēm šo melno zeltu pārvērš visdažādākajos izstrādājumos, to skaitā arī degvielā. Par rūpnīcām runājot, tuvākā, kas ir Latvijai, tā ir Mažeiķu naftas pārstrādes rūpnīca, kas pieder poļu koncernam Orlen, atrodas netālu no Saldus rajona, apmēram 50 km no Rīgas, un šobrīd no šīs rūpnīcas Latvija saņem ievērojumu daļu naftas produktu. Tālāk tad jau var runāt par rūpnīcām, kas atrodas Baltkrievijā, Novopolotskā, kas ir netālu savukārt no Daugavpils rajona, un arī no turienes pa dzelzceļu ļoti ērti ir atvest naftas pārstrādes produktu. Latvijai ir arī jūras robežas, tāpēc degvielu no pārstrādes rūpnīcām mūsu valstī var piegādāt arī ar kuģu palīdzību, piemēram, no Helsinkiem, Somijā. Statoil apsaimnieko naftas produktu terminālu Rīnošos, Vecmelgrāvī pie Daugavas ietekas jūrā. Un šim terminālim ir arī sava kuģa piestātne, kur var piebraukt. Otra alternatīva, kā saņemt degvielu, ir pa dzelzceļu ar vilcienu sastāvu. Šajās cisternās sastāvs atbrauc uz terminālu, atkal tiek pieslēgts pie cauruļvadiem, un degviela no vagoniem tiek pārsūknēta uz lielajām tvertnēm. Vilcieni brauc vairākas reizes nedēļā, sastāvi apmēram 60 vagoni katrā. Termināļa kopējais apjoms ir 30 000 kubikmetru, jeb 30 miljonu litru. Tad ir 6 tvertnes, katra pa 5000 kubikmetru. Divās no tām atrodas 95. markas benzīns, vienā atrodas 98. markas benzīns, un atlikušajās 3 tās ir paredzētas dīzeļdegvielai. Lai varētu salīdzināt ar mūsu, 60 uzpildes stacijās, kopējais tvertņu apjoms ir 5 miljonu litru. Tātad 6 Statoil tīkli varētu tikt ietilpināti šajās tvertnēs ar visu tajos esošo degvielu. Līdzīgi kā mums patīk ēst labu pārtiku, tāpat arī automašīnas dzinējam ir nepieciešama kvalitatīva degviela. Tāpēc līdz brīdim, kamēr šī produkcija nonāk līdz mūsu automašīnas bākai, tās kvalitāte tiek pārbaudīta vairāk kārtīgi, lai tā atbilstu gan uzņēmuma, gan arī Eiropas Savienības likumos noteiktām prasībām. Pirmais ķēdes posms rūpnīcā, kur rūpnīca jau pārbauda izejošo degvielu, lai viņa atbilstu visām standarta prasībām, apmēram 16 parametriem. Nākamais jau posms ir, kad degviela tiek atvesta uz Rīgu, pirms izkraušanas terminālī tiek pārbaudīti vairāk parametri, piemēram, blīvums, ūdens daudzums, kaut vai degviela tiek apskatīta arī vizuāli, lai viņa būtu tīra un dzidra un caurspīdīga. Visbeidzot, arī pašos benzīntankos regulāri tiek ņemti degvielas paraugi, kas atbilstoši standartiem tiek izanalizēti neatkarīgas institūcijas laboratorijā. Agrāk, pirms apmēram 20–30 gadiem, Eiropas naftas pārstrādes rūpnīcas lielākoties ražoja tieši benzīnu, jo to izmantoja vairāk nekā dīzeli. Taču šī situācija ir krasi mainījusies, un šobrīd Eiropā ir novērojams pat dīzeļdegvielas trūkums. Pēdējo 20 gadu laikā Eiropā ir noticis tāds process kā dīzelizācija, kas nozīmē, ka ļoti strauji pieaug dīzeļdegvielas patēriņš, galvenokārt autotransportā, jo ir palielinājušies kravu pārvadājumi ar automašīnām. Un arī vieglais autoparks ir
strauji mainījies no benzīna mašīnām uz dīzeļdegvielas mašīnām. Latvijā varbūt tas vēl nav tik ļoti izteikti. Tas ir daudz izteiktāk rietumvalstīs, jo attīstoties arī dzinēja tehnoloģijām, dīzeļu motori ir kļuvuši klusāki, jaudīgāki, efektīvāki. Ekonomiskāk viņi vienmēr bijuši, patērējuši mazāk degvielu, un tas viņus ir padarījis par ievērojami populārākiem nekā par benzīna dzinējiem. Pārpalikušais benzīns no Eiropas tiek eksportēts uz Āfriku un ASV. Savukārt trūkstošā dīzeļdegviela tiek importēta no Krievijas un Baltkrievijas. Lai arī daudziem Latvijas tirgotājiem degviela bieži vien tiek piegādāta no vienas un tās pašas pārstrādes rūpnīcas, piemēram, Mažeiķos, tas tomēr nenozīmē, ka visu šo uzņēmumu uzpildes stacijās esošā degviela ir pilnīgi vienāda. Daži degvielas tirgotāji savai produkcijai pievieno vēl arī īpašas kvalitāti uzlabojošas piedevas. Degvielai, kas ir lielajās tvertnēs, pirms šīs degvielas pārkraušanas jau mašīnā, degvielas vedējā, kas vedīs degvielu uz degvielas uzpildes staciju, viņai tiek pievienotas kvalitāti uzlabojušas piedevas no mazākām tvertnēm, kas arī atrodas turpat terminālī. Jāsaka tā, niecīgā devā, bet pietiekamā, lai to novērtētu dzinējs automašīnas, lai to novērtētu pats autovadītājs un lai to novērtētu arī apkārtējā vide. Tātad šo piedevu mērķis ir sasniegt 3 tādus svarīgus uzdevumus. Tā ir degvielas ekonomija, tā ir motora darbības efektīva nodrošināšana, motora resursu taupīšana un dzinēja attīrīšana, kā arī kaitīgo izmešu samazināšana. Tad šīs piedevas tiek pievienotas degvielai degvielas vedēja uzkraušanas brīdī. Tas ir noslēpums, kas ir šīs piedevas sastāvā, bet viņas uzdevums tātad ir pildīt šī skursteņslauķa funkcija. Iztīrīt dzinēju no tur izveidojušamies uzdegumiem, kā arī nepieļaut, lai šie uzdegumi veidotos no jauna. Uz 1 tonu degvielas tiek pievienots tikai puslitrs šīs uzlabojošās piedevas, taču ar to ir pilnīgi pietiekami, lai degviela sadegtu efektīvāk un dzinējs strādātu labāk. Naftas produktu terminālī paralēli degvielas kvalitāti uzlabojošai piedevai tiek obligāti pievienot arī bioloģiskā, no augu valsts produktiem saražotā degviela. Šobrīd Latvijā ir pieņemts likums, kas nosaka, ka ikvienā degvielas uzpildes stacijā esošai degvielai ir jābūt 5% biodegvielas piejaukuma, jo tas palīdz samazināt fosilās degvielas patēriņa apjomus. Visā Eiropā ir noteikts šis mērķis, kad līdz 2020. gadam visās degvielās jābūt vismaz 10% biodegvielai. Kādā veidā tieši tas ir katras valsts ziņā, vai tirgojot tīru 30%, 5, 7, vienalga. Katra valsts izlem pati, kā viņai labāk, bet tai kopējā daļā jābūt tiem 10% biodegvielām. No kviešu graudiem iegūts bioetanols Latvijā benzīnam tiek pievienots visu cauru gadu. Savukārt no rapšu sēklām iegūtā biodīzeļdegviela ziemā dīzelim netiek pievienota, jo fosilā un vēl jau vairāk arī bioloģiskā dīzeļdegviela sabiezē pie zemām temperatūrām. Kas ir tā lieta, kas dīzeļdegvielu padara neizmantojamu? Ziemā tie ir parafīni, kas atrodas šajā dīzeļdegvielā. Un viņi, pazeminoties temperatūrai, viņi sabiezē, nogulsnējas degvielas tvertnes apakšā, degvielas filtrā, kļūst bieza, un degviela vienkārši nespēja plūst cauri. Lai no šā izvairītos, dīzeļdegvielai tiek pievienota aviācijas degviela, kas ir pēc savas dabas, pēc savu blīvuma vieglāka nekā dīzeļdegviela un jau attīrīta no parafīna. Iemesls, kāpēc esam nonākuši līdz biodegvielas izmantošanai, ir mērķis mazināt atkarību no fosilās degvielas, jo ir vairāk kā skaidrs, ka reiz tā zemes dzīlais beigsies. Kad? To precīzi pateikt neviens vēl nespēja, taču alternatīvas tiek meklētas jau laikus. Šādas alternatīvas degvielas pēdējo gadu laikā tiek ļoti plaši attīstītas, pētītas, un tikai šobrīd nav skaidrs, kura būs dominējošā, piemēram, pēc 10-20 gadiem. Vai tās būs biodegvielas, kādas mēs tās pazīstam šobrīd, vai tās būs biodegvielas jau otrās paaudzes, kuras tiks ražotas, piemēram, spirts no koksnes atkritumiem,
biodīzeļu degvielu no aļģēm, kuras tiks speciāli audzētas jūrā. Vai tie būs elektroautomobīļi, vai tie būs automobīļi, kas brauc ar ūdeņradi. To šobrīd ir ļoti sarežģīti pateikt, kas aizvietos tradicionālos transporta līdzekļus. Kas notiks tuvākajā nākotnē? Šobrīd pēc zinātnieku aplēsēm cilvēcei vēl ir vismaz vairāki 10 gadu, lai atrastu un attīstītu efektīvus alternatīvos enerģijas avotus, kas neļaus apstāties mūsu ikdienā tik ļoti ierastajiem 2, 4 vai vēl vairāk riteņu transporta līdzekļiem, kuru eksistences pamatā ir melnais zelts, jeb nafta.